Labdien! Ar nedēļas pārtraukumu studijā atkal esam mēs. Sveika, Katrīna! Sveika! Katrīna Ģīdska un es Elīna Treja. Sievietes politikas virtuvē. Nedaudz vēlāk mums attālināti pievienosies arī Žaklīna, bet tagad ķeramies klāt. Kas tad ir iekrājies pa 2 nedēļām? Klau, ir brīvdienu maratons beidzot beidzies, vai ne? Kā tu pavadīji laiku? Es mācījos. Es šogad plānoju nokārtot vidusskolas eksāmenu bioloģijā. Pagaidām gan nav pamata optimismam. Cik gadi pēc vidusskolas tas ir? 20 gadi. Un, diemžēl, šobrīd bez eksāmena tā nevar iestāties tajā programmā, kur es gribu. Un līdz ar to, tad es februārī sāku iet uz kursos Latvijas universitātes, un tad tagad es būšu atgriezies vidusskolā. Viss tas, protams, visas tēmas, tur visi pamainījies. Tāpēc es reāli pat, domāju, vai es tos 20% savākšu. Ja? Tu gribi teikt, ka dabas zinātnē ir notikušas revolūcijas un ir jauna evolūcijas teorija? Es nezinu. Tur jau sanāk tā, ka pamatskolām ir tas viens eksāmens, ja, un vidusskolā tad ir tā augstākā līmeņa, un tad tiešām, ja jau tu gribi tur stāties, tad lūdzu pamācies, ja kaut ko vairāk, un tu nav dabas zinība. Es konkrēti bioloģiju kārtošu. Vispār es esmu šokā. Bet tu saki, ka tu nenokārtosi, pēc kādiem kritērijiem tu to skaties, pēc tiem 10%? Nē, kad es vienkārši, es it kā mācos, ja, visu, bet es, skaidrs, ka 3 mēnešos vajag grūti to 3 gadu vielu, to, ko vidusskolā māca, ir vajag grūti tur, teiksim, tā saraut, ja, un arī problēmas ir ar grāmatām, ja tāpēc, kad izrādās, ka, laikam, tagad mainīsies atkal saturs un kas, un es tur no 4 grāmatām tikai 2 varu dabūt, un, vienmēr sakot, ir jāiespringst, bet kas baigi interesanti ir tā tehniska nianse, varbūt bišķiņi pat ar humoru, bet patiesībā jau nav smieklīgi. Eksāmens ilgs 4 stundas. Pirmā daļa ir 50 minūtes, tas ir tests. Multiple choice, jā. Jā. Tad ir pusstunda pārtraukums, un tad ir 3 stundas no vietas bez pārtraukuma, kaut kā tā sarežģītā daļa. Es nezinu, man liekas, vienkārši nosēdēt 3 stundas, ja, tas tā, pat pieaugušiem, man liekas, varētu būt izaicinoši, tā. Bet, labi, un interesanti arī, tu pacēlās jautājums tajos kursos, kā tad aiziet tur uz toaleti kaut ko vēl. Interesanti, ka ja tu pabeidz ātrāk un gribi nodot darbu, tad vēlams viņu tomēr nenodot, bet sagaidīt, kamēr beigsies. Tāpēc, ka tikko pirmais cilvēks nodot darbu pavisam un aiziet prom, vairs neviens nevar aiziet uz toaleti. Tāpēc, ka tad ir risks, ka viņi ārpus tās telpas, tur komunicēs un kaut ko darīs. Ja? Tas tā. Interesanti, kādi šitos jautājumus, piemēram, kaut kādā Ķīnā, ja, kur vispār tur cik 1000 cilvēku 100 sēž. Bet redz, man ir jāsavāc par cik man būs vidusskolas eksāmens, man tikai 20% jāsavāc. Bet, kā mēs zinām, tagad gada beigas, ja, man eksāmens jau nākamnedēļ. Un es sāku pētīt, sāku skatīties, ko tad es ar tiem 20%, tas, kad es viņu pat nokārtošu, un tad man viņi pilnīgi neko nedos, tāpēc, ka, lai kaut kur tiktu, baigais konkurss. Un es esmu paskatījusies, to programmu, kur es tagad gribēju tikt, ja, un man ir radušies miljonus jautājumu, bet, tā droši vien kaut kāda plašāka tēma citai reizei, bet bišķiņi ieskicējuši tāpat, ne, un, piemēram, mēs visu laiku dzirdam no politiķiem, ka mums vajag eksaktās zinātnes, ka mums tur visu kaut kas, ja, vajag tur ārstus, ķīmiķus un visu, ko mums vajag. Un tad es skatos, ka, piemēram, es gribu stāties biotehnoloģiju un bioinženieri, tur ir budžeta vietas 18, un maksas vietas 16. Tad 18 vietas, tas ir, ja mēs runājam tikai par budžetu, ir 11 cilvēku uz 1 vietu konkursu. Vienlaikus mums ir teoloģija un reliģija pētniecība, mums ir 25 budžeta vietas. Un tad mums vēl ir 15 budžeta vietas, kas, tik pat cik biotehnoloģijās, piemēram, Somugru studijās, kur ir konkursu vietas, kā 6 cilvēks. Un tad vēl ir, piemēram, ir ārstniecība, ja, budžeta vietas ir 30. Pieteikumu skaits bija 710. Un no tiem 439 cilvēki bija norādījuši, ka viņam tā ir pirmā prioritāte, ka viņi par katru cenu grib te iestāties.
710 pret 30 vietām. Nu, skaidrs, ka vēl ir Stradiņos līdzīgs, ja tur programmas un tā, bet, nu, vienkārši, nu, jā, mums nav mediķis, tieši mums var parādīties mediķi, jo mums ir 30 vietas, 710, nu, tie... Jā, nu, tā kā tas tāds... Klausies, man ar šo ar abām lietām ir pieredze. Pirmkārt, es arī vidusskolā domāju, ka kļūšu par dakteri. Un man bija bioloģija, bija mans profilkurs, un arī bioloģijā es kārtoju eksāmenes, bet tieši tā, nu, ka tad, kad tu jau lēnā garā profilējies, tu skaidrs apzinies, ka tev, piemēram, botānika īpaši neinteresēs, bet anatomija tev interesēs, ja, un nu, toreiz jau bija redz biļešu princips, ja, ka te ir jāvelk tā biļeta, un tikpat labi, ja tu esi ļoti, ļoti specializējies uz kaut ko vienu, bet īstenībā tu izvelc kaut ko tur botānikā, ja kaut ko. Bet attiecībā uz teoloģiju, tas ir vesels stāsts. Mana jaunākā meita pirmajā reizē, kad viņa mēģināja iegūt augstāko izglītību, augstskolas programmu izvēlējās pēc lokācijas, kas ir tuvāk mājai. Un tad sanāca Somu ugru fakultāte vai teoloģijas. Un viņi izvēlējās teoloģijas. Ja. Un tā loģiski arī bija tā vieta, kur nebija konkurss, tātad pa budžetu varēja mācīties un tam līdzīgi. Tas bēdu stāsts ar to pirmo gadu tajā teoloģijas fakultātē, kur mēs viņu motivējām uz turieni iet, jo mums likās, kas var būt īstenībā interesantāks kā pētīt. Ja. Viena no lielajām pasaules, tā skaitā varām, ja, kas ir ietekmējusi visus procesus vēsturiski. Tad tā bēdu stāsts bija par to, ka no visiem, kas tur iestājās, otrā kursā turpināja mācības aptuveni 3 līdz 5 cilvēki. Tas ir viens. Otrs, nekas no tā, ko pirmā kursā viņi mācījās, nekas nenoderēja pārējot kādā citā fakultātē, pēc pirmā kursa mainot, nu, tā kā savas domas par to, ko tu gribi studēt. Neviens no šiem mācību priekšmetiem un neviens no iegūtajiem kredītpunktiem. Un tas man liekas tāds absurds, ja tāda pilnīgi izniekota valsts budžeta nauda, ja. Bet atkal redzu, jā, pie tiem ārstiem un tam līdzīgi, nesen atkal saruna bija ar manām meitām, un tad kāds no viņu kursa biedriem teica, ka jā, nu esot māsa vai kam tur iestājusies zobārstniecības fakultātē, un tur jau esot tā lielākoties tāda ar pusmūžu krīzi, tā 30 gadnieki sastājušies. Nu, labi, bet, arī tev laikam tāda pusmūža krīze. Bet, nu labi, tā augstākā izglītība un tā vidusskola, tas viss tā, tas ir brīvprātīgi, to, ja tu gribi veidi, negribi, tad nē, ja, pamatskola mums ir obligāti. Un kā reiz tagad, kā katru gadu aktualizēs arī tā tēma par 9. klasi, un kā mēs zinām, ka tagad šogad nepacēla no tiem 10% uz 15%. Es, protams, atkal apskatījos tos, bija šokā par to pamatojumu, jā, tur bija 3 punkti, kāpēc tad nevar, ja, tad nav pietiekams atbalsts skolēniem. Un, tie bija pirmie 2, principā, gan drīz līdzīgi, un treškārt bija, ka potenciāli augsts skolēni izkrišanas pieaugums. Ja, tad, ja slieksnis būtu 15%, piemēram, pagājuši gada matemātiku nenokārtot 1563 skolu, latviešu valodu 239. Es atkal iegāju. Tas procentos ir aptuveni 8% no visiem, kas kārtoja centralizēto eksāmenu. 8%. Atkal es, protams, iegāju, atvēru vaļā to 9. klases eksāmenu, pastījos. Varbūt, ka ja cilvēks nevar tos 10% dabūt tajā latviešu valodā vai matemātikā, tiem eksāmiem, kas tur, varbūt viņam tomēr ir jāpaliek uz to otro gadu. Ja, tas nav, man liekas, man ļoti grūti būs jau vairākus gadus, katru gadu šito cepjos, ja. Un man, piemēram, es vēl nepamainīšu to viedokli, jo tur ir tik primitīvi tie uzdevumi, ja tos nav iespējams iemācīties, ja, tur tiešām jau vajag 10%, tas ir necik. Ja. Kā vienmēr, man daudz bērnu, man pa katru bērnu ir atkal uzreiz kāds piemērs. Pagājušo gadu 9. klasu beidz tieši viens no maniem bērniem, un, attiecībā uz viņu man bija vislielākās šaubas, ka viņš nokārtos centralizēto eksāmenu. Tieši matemātikā, un patiesībā arī latviešu valodā man kauns, bet tas tā bija. Un jā, protams, ka es arī domāju, ka, ja reiz nav tā zināšanas iegūts, būtu labāk bijis, ka viņš būtu palicis uz otru gadu, bet ar visu to, cik man bija liels šaubas par viņu zināšanām, viņam bija 45%, ja, matemātikā. Tātad
es apzinos, ka tie 10%, un tas ir gandrīz tiešām kā uzrakstīt dotos, matemātikas. Jā, tu pilnīgi. Es skatījos arī tur višķiņu apkopojumu, tur pieņemsim pagājušajā gadā, bija 9. klasē latviešu valoda, tur tekstveidu 51%, teksta satura analīzes 55%, tad rēķinam, ka puse 9. klasnieku vispār nespēja saprast, ko viņi lasa, tā kā saprot tikai pusi, ja? Nevis tā, respektīvi, diezkas nav. Vārds vietā, tātad, ja mēs runājam par latviešu valodas eksāmenu, tas tiešām nav tikai attiecināms uz tiem, kas nāk no mazākumtautības skolām, kurām tiešām ir pamatoti robi latviešu valodā, izpratnē tekstu un tam līdzīgi. Ja? Atkarīgs, protams, no skolas un skolotāju attieksmes lielākoties, galvenokārt īstenībā. Bet tas ir arī latviešu skolās, latviešu skolniekiem, un šī lasīt prasmes trūkumi, tos pamanot pat augstskolā, nemaz nerunājot par 9. klašu beidzējiem. Un ir veselas ļoti daudz specialitātes, kur ļoti daudz jāstrādā ir ar tekstiem, kur pedagogi augstskolā saka, ka pirmais uzdevums vispār ir ar šiem te jauniešiem sākt strādāt pie lasīt prasmes, lai viņi vispār izprot tekstu, ko viņi ir izlasījuši. Bet, tie jau palielini pieauguši cilvēki, tie tiešām ir pieauguši cilvēki, lielākoties augstskola ir 19, 20 gados. Vienmēr sakot, diezkas tā kā man ļoti žēl, ka nepacēl uz tiem 15%. Es domāju, ka tur jābūt normālam slieksnim, tāpēc, ka, ja tu netiec šim pāri, tā kā tu tālāk vispār te dzīvē, ja kulsies, precīzi, rezumējot šo tēmu, tā procentu nepacelšana patiesībā ir problēmas paslaucīšana zem tepiķa, jo mēs viņus vienkārši ļaujam ar mazākiem procentiem izmest ārā šos 9. klasniekus no skolas, ar šīm vājajām zināšanām, iedodot kaut kādu papīru un tālāk nekur netiek. Opcija ir līdzīgi kā tev. Eksāmeni nekārtoja, pēc 20 gadiem tomēr izdomāja, mācies privāti vakarskolā, sāc kārtot un iespējams vēl beigās kļūst par doktori. Jā, tad jau katrā gadījumā veiksmi visiem vecākiem arī to starp, kas lai atbalsta savus bērnus un lai visiem izdodas nokārtot. Veiksmi tev, Katrīna. Paldies. Došu ziņu nākamreiz. Pieslēgsim mūsu podkāstam arī Žaklīnu. Žaklīna, ko tu esi pamanījusi attālināti, vērojot Latvijas politisko dzīvi, varbūt mēdīju telpu? Čau, meitenes! Sveiki, skatītāji, klausītāji! Es vēl kādu laiciņu nebūšu Rīgā, bet tas jau šodien neliedz mums sakontaktēties attālināt un izteikt savas domas un pārdomas par to, kas mums notiek valstī. Vispirms es gribēju sākt ar to tēmu, par ko mums arī šodien plānā, ko visi sociātīkli un arī ne tikai sociātīkli apspriež par Ogri, par Helmani un to muzeju, kas ir par Latvijas televīzijas kultūra šoka sižetu, ko viņi nosauc, ka tas nesot, tas Krievu formas tērps nesot ētiski. Man savukārt liekas, ka vispār šis sižets bija ļoti neētisks, un pastāstīšu, kāpēc. Vispirms par tām formām. Sākot ar to, ka tas pilnīgi ir dīvaini vispār izteikt tādus apgalvojumus, ka tas ir novilks no mirušie, ņem vērā, ka Ukraiņiem ir tūkstošiem kara formu, Krievijas kara formu, tūkstošiem, tāpēc, kad visi, ko viņi ņem gūstā, kā mēs redzam, ka viņus visi sūta apakaļ civilajās drēbēs. Tāpat viņi Ukraiņi ir tie, kas Krievu karavīru pat ievainotos ņem un kopj un ārstē, un arī viņu formas paliek arī sasmērētās ar asinīm, un vēl kaut kādas, tas viss arī paliek pie viņiem, jo viņi izārstē tos cilvēkus, lai pēc tam iemainītu kā kara gūstekņus, lai dabūtu atpakaļ savus Ukraiņu karavīrus apakaļ. Tā kā tādām apgalvojumiem, kad tā speciāliste izteicās, ka viņa, kā tas ir novilkts no dzīva, no miruša cilvēka, man gribas jautāt, jūs tur blakus stāvējāt, bet no otras puses, kā varbūt jūs varējāt vispirms painteresēties,
kā tas notiek, nevar iedomāties, ka Ukraiņiem, ka viņiem ir tik daudz tās formu trofejas, ka viņi vēl tiešām kara laukā vēl vilktu no kāda nos, jo viņiem tādi ir tūkstošiem. Un šis sižets bija teorētiski vispār nekorekts un nepareizs, jo tur nebija vispār nekas no otras puses. Un tie žurnālisti pat nepainteresējāt. Jūs taču varējāt painteresēties pie Indras Sprānces, kas tur visu laiku ir. Gandrīz viņu satikāmies, mēs pamījāmies. Pie Indras Strasdiņas. Jūs taču varēja painteresēties, kā tad ir ar tām formām, krievu formām, trofejām un visām pārējām lietām. Un vēl kas ir, tikpat labi tie krievi paši atstāja tās formas, kad viņi mūk, viņi atstāja vispār visu. Un 3. 4. kara gadā nepainteresēties par to reāli un apgalvojumu formā teikt, ka tas ir neētiski un tādā garā, tas, man liekas, nav vispār Latvijas televīzijas, sabiedriskā televīzijas līmenis, vispār nav. Un tā kā, jā, tas vispār nav tāds līmenis, tā kā tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti neforši, un pat no šejienes skatoties, cik ogri ļoti interesanti sakopti ir, un viņas galvenās tās producentes atbildi, ka viņiem jautāja, mūsu kolēģis Dans Titovs, ka jautāja, sazvanīja viņu, kāpēc neiekļauja vispār svētku programmā Panorāmā to, tad tika atbildēts, ka nesot bijusi chronometrāžu laika. Nu, tas ir tāds ļoti, ļoti dīvaina atbilde, un tas ir, nevelti soc tīkli cepjās, jo galā, lai arī kā gribēja nomēlnot, tas Helmans var patikt, var nepatikt, bet lai arī kā viņi gribēja nomēlnot, man liekas, sanāk tieši pretī, jo mīļā Latvijas televīzija, mīļie kolēģi, cilvēki nav muļķi, viņi redz, kas pievilkts ar aiz matiem. Nu, ko Latvijas televīzija jau turpināja šo epopēju pēc kultūras šoka, uztaisot vēl de facto raidījumu un arī mēģinot atrast kaut kādas īpašas, viņuprāt, neatbilstošas lietas par Helmanu, un tad tika aizskarts jautājumi par komandējumiem, tā skaitā Helmaņa komandējumiem uz Ukrainu. Ļoti, ļoti, manuprāt, diskutabla ir šī te, kā lai saka, lietu pievilkšana, kā kaut kas tāds diskutējoši un neatļauts, ja mēs paskatāmies, tur bija arī minēts, ka kāds no tiem komandējumiem uz Ukrainu ir izmaksājis tur laikam 2000 eiro, bet, ņemot vērā visu to jēgu un tos darbus, kas tika padarīti tā komandējuma laikā un patiesībā tie mērķi, kas tur tiek sasniegti, un tas ir īstenībā ļoti interesanti, ka šādi komandējumi pievērš mēdīju uzmanību, bet citi gandrīz tā kā neinteresē, ja? Atceramies slaveno Kariņa privāto lidmašīnu epopēju uz komandējumiem un tam līdzīgi, kas izraisīja veselu vētru un ne jau no sabiedriskajiem mēdījiem, ja šī tēma tika pacelta. Te patiesībā pacēla augšā, laikam, opozīcijas deputāti, bet, jāsaka godīgi, diezgan liels sašutums bija arī paši pozīcija deputātu vidū, ja, par to, kā tad, mūsu valdība un ne tikai ministri, bet arī ministriju aparāts tērē naudu komandējumiem. Pēc tam sekoja valsts kontrolas tāda liela revīzija, un Dievs ar visu Kariņu un Eviku Siliņu, kas tajā laikā bija Kariņa šīta padomniece vai parlamentārā sekretāra ministra prezidenta, ja. Tur arī viņiem bija konstatēts, ka viņiem viena komandējuma diena izmaksā ap 1000 eiro, ja. Vai, piemēram, tur bija konstatēti dārgāk, kā vienas nakts izmaksas viesnīcā, kas tur pabrikam bija 810 eiro, Ašrādenam 580 eiro, Evikai Siliņai 540 eiro, ja. Tas ir stāsts par to, cik mums izmaksā, piemēram, šie ārprātīgi daudzie komandējumi uz Briseli, tad, kad jāpiedalās ir ministriem vai ministru prezidentam, skaidrs, tā ir varbūt viens atsevišķs tās, bet tad ir vesela jūra ar ierēdniecību, kas taču arī nepārtraukti braukā šajos komandējumos. Interesanta lieta, pēc valsts kontrolas revīzijas tika tā kā nostiprināts tādas vadlīnijas ministrijām un centrālajām valsts iestādēm, turpmāk
publicēt informāciju par ārvalstu komandējumu izdevumiem katru ceturksni. Lai izvairītos tiešām no tā, ka arī uz priekšdienām kaut kas šādi absurds tiktu darīts, kā tas bija konstatēts. Ja? Un izņēmums tur attiecās uz tām, kas atbild par drošību institūcijām, tur aizsardzības ministrija, ārlietu ministrija, satversmes aizsardzības birojas, bet pārējām ir tātad šīs vadlīnijas publicēt. Es apskatījos, bija laika, 2 ministrijas apskatījos, un tiešām pār 2005. Gada 1. ceturksni tiek publicēts mājaslapās ministriju sadaļā zem budžeta pozīcijām ir ārvalstu komandējuma izmaksas ceturksnī. Finanšu ministrijai tāds fails bija atrodams un arī kultūras ministrijai tāds fails bija atrodams. Bet kas ir interesanti? Piemēram, finanšu ministrijai bija pievienots Excel fails, kas bija nobloķēts tādā veidā, ka tu ar to failu neko nevari darīt. Tātad tu nevari saskaitīt neko. Es apskatījos tātad, vidēji tās bija viena ceturkšņa ietveros 102 personām bija apstiprināti komandējumi. Tā skaitā ministrs tur bija, man liekas, tikai 2 vai 3 reizes, pārējā viss bija ierēdniecība. Vidējās izmaksas uz dienu, cik es tā varēju pavērot, bija no 500 līdz 700 eiro katram ierēdim. Lielākoties, protams, tie bija braucieni uz Briseli tajā virzienā. Ja. Kultūras ministrijai atkal bija ielikts PDF fails. Ja. arī neapstrādājams fails. Ja. Nepaskatījos, tur tie komandējumi, protams, bija daudz mazāk, bet, protams, 1. ceturksnī iezīmējās kultūras ministras Lāces komandējums uz Losandželos, kas šīs 6 dienas mums izmaksājuši bija 5364 eiro. Ja. Mēs vienmēr varam runāt par to, cik šie komandējumi ir jēgpilni, cik tomēr mūsdienās, kad ir nodrošināts šis attālinātais darbs, arī to klātbūtni Briselē var nodrošināt attālināt. Ja. Kāda tev pieredze ar komandējumiem ministrijās? Ko tu novēroji ekonomiski? Cik komandējumos tu biji? Es nebiju nevienā komandējumā, un droši vien, ka labi, ka tā, jo tur katrā gadījumā, ja es būtu kādā komandē, tad es būtu ar ministru, un tad tur būtu tā drausmīgā skriešana. Bet tur bija iekšējā sistēma, kur tu vari redzēt, kurš cilvēks, vispār cilvēki ir komandējumā vai slimības lapa, kas nav un kas aizvieto. Un man bija radusies sajūta, ka, piemēram, valsts sekretārs visu laiku kaut kādos komandējumos. Viņš ar citu viesu par to bija rakstījis vienā no saviem rakstiem, par to, ka viņš bija arī braucis uz Ameriku kaut kādā 10 dienu laikam, kaut arī kaut kādi 1000, tur pār 5, kaut kādas 5, 6 laikam. Protams, ka sakritība, ka viņam dēlam spēles tajā brīdī, ja, notiek tur, ja, hokejā, tas tur pilnīgi sakritība visticamāk, ja. Bet komandējumi bija daudz, protams, un droši vien, ka viņi maksā vairāk, bet nekā, kāds vairāk, kāds mazāk, bet es domāju, ka galvenais ir, pareizi, kā tu teici, ka galvenais tos komandējumos ir, izvērtēt, ko tu beigās, ko tas cilvēks tev atnes, ja. Šajā gadījumā es tur Helmaņa kunga gadījumā neredzu vispār, visi zina, viņš no pirmās kara dienas, man bija ar viņu interviju kaut kāds pirms, man liekas, pāris gadiem, kā reiz bija viņš galu galā vispār jāpārbauda šis, es neesmu droši, bet es zinu, ka ir Ukrainas pilsētas, kuras ir tā kā sadraudzības pilsētas Ogrē, ja, tā kā principā vispār leģitīvs iemesls, ja, ja jūs esat vienojušies, ka viena pilsētā palīdzēs otrai atbalstīs, gan principā loģiski. Ja, Turklāt ar Ukrainu, tā attālinātā komunikācija, ir diezgan ierobežota, tad, kad tu gribi tiešām šīs te praktiskās lietas sākt organizēt, tas tā diezgan kā to aizvedīs? Protams, tu vari tur paņemt, kur ir ko, bet, es domāju, ka arī tas emocionāli atbalsts ir svarīgs, ka tas cilvēks tur tiešām aizbrauc pats uz vietas. Bet, vispār Helmaņa šajā te visā stāstā man gandrīz gribās prasīt, cik tas Helmanis samaksāja sabiedriskajām mēdījām par šitik ražanu regulāru kampaņu. Ja, jo grūti vispār savādāk izskaidrot. Ja. Šajā stāstā, lai saprastu, to es tādu bišķiņu gribēju pāanalizēt vispār priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumu un visus tos ierobežojumus. Kā mēs zinām, tātad pašvaldību vēlēšanas mums notiks 2025. gadā, 7. jūnijā, mazākā mēnesis atlicis,
Priekšvēlēšana aģitācijas periods ir 120 dienas, tātad viņš ir sācies jau 8. februārī. Tas ir veseli 4 mēneši, kad ir tāda īpašā uzraudzība visam šim te procesam. Aģitācijas likuma ierobežojumu mērķis ir nodrošināt brīvas vēlēšanas, ne tikai uz balsošanas brīdi, bet arī vēlētāju gribas veidošanos brīvu priekšvēlēšanu periodā. Uz mēdījiem, manuprāt, līdz ar to būtu jātiecās nevis ierobežojumiem, bet taisni otrādi, maksimāli daudz informācijas jārāda par visiem kandidātiem, lai iespējams būtu visdažādākie viedokļi un lai arī mēs vienmēr uzzinātu par katru, ko tad viņš dara. Un ja viņš neko nedara, nerādam mēdījos, bet ja viņš kaut ko dara, tad tas būtu vēlētājiem tieši otrādi jāuzzina, ka tas cilvēks kaut ko dara. Jā. Diemžēl knāba iebaidīti un varbūt arī kaut kādas mediju uzraugošās padomas iebaidīti, ja. Žurnālisti tā ļoti interesanti interpretē to, kā viņiem būtu jātiecās, ja, pret vēlēšanās kandidējošajiem deputātu kandidātiem. Nu, lūk, tātad, kas tad vispār tiek uzskatīts par aģitāciju? Ja, kas būtu tā īpaši jāmonitorē. Nu, tā tad reklamēšanās plašsaziņas līdzekļos vai citādā veidā, kas satur tieši vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu. Attiecīgi arī jebkura informācija, kas slavina vai popularizē vai tieši otrādi kritizē vai negatīvi izceļ. Helmaņa sakarā, ko es gribu pieminēt. 1 mēnesis, 30 dienas pirms vēlēšanām, tātad sākot no 8. maija, ir periods, kad ir aizliegums televīzijā aģitēt. Un ja es tikko tagad atgriežos pie tā, ko es pateicu, ka nedrīkst būt aģitācija, kas popularizē vai tieši otrādi kritizē vai negatīvi izceļ, tad jautājums, ar ko nodarbojās sabiedriskais mēdījis 11. maijā periodā, kad mēdījos ir aizliegta televīzijā, ir aizliegta aģitācija. Mēs varam runāt tālāk par slēpto aģitāciju. Kas ir slēptā aģitācija? Un šis ir akli interesanti, jā. Tātad tā ir aģitācija, kur kāds ir saņēmis atlīdzību, bet apmaksātājs, jeb atlīdzības devējs nav kaut kur norādīts. Un tā knāba uzdevums, man liekas, lielākoties ir visu laiku meklēt, kur ir šī slēptā aģitācija. Un tad ir interesanti, ka tik skrupulozi mēs skatāmies uz jebkādu arī tādu privāto aktivitāti no deputātu kandidātu puses, ka tur varētu būt, piemēram, slēpta aģitācija. Piemēram, ja fiziskā persona, kurš paši ir deputāta kandidāts, viņš it kā drīkst dāvināt sev iespēju reklamēties uz sev piedarošu zemes gabalu. Ja, piemēram, uzlikt kaut kādu reklāmu. Bet tad tas ir jānoformē kā dāvinājums partijai. Turklāt šis dāvinājums ir jānovērtē naudā, tirgus vērtībā. Ja, tad iedomājies līdz kādam absurdam tādam. Ja. Proti, piemēram, slēpta aģitācija. Ja tu esi tātad, ja tev ir automašīna personiskā, un tu esi aplīmējis viņu ar partijas reklāmu un to, ka tu tur kandidē, tad, ja tu gadījumā esi to līmējis pats, viss ok. Bet ja tu esi gadījumā kādu palūdzi, izmantojis kādu pakalpojumu, lai uzlīmē tev uz tās mašīnas to uzlīmi, un neesi par to noziņojis klubam, skaidrs, ka tā ir tad slēptā aģitācija. Ja. Knābi ieskatā, ja kandidāts ir režisors filmai vai teātrim, teātra izrādē, tad izmaksas, kas saistīts ar filmas izrādes demonstrēšanu priekšvēlēšana aģitācijas periodā, ir pieskaitāms pie vēlēšanu izdevumiem. Par to izrādi es pieliku klāt, jo principā tas komentārs bija tieši par filmām, bet ar ko tad tas atšķirās no teātra izrādēm? Tad ko? Tad mums nozīmē arī, ka jebkurš aktieris, kurš kandidē, ja viņš te brīdī ir kaut kur performē kādā izrādē, viņam arī tad tas tiks uzskatīts, ka tā ir kaut kāda aģitācija. Līdz
ārprātīgam absurdam. Labi, viena lieta mums ir ierobežojumi metodēs, kā mēs drīkstam aģitēt, ja? Bet otrs, protams, ir attiecībā uz vēlēšanām ir arī ierobežojumi finansēs, kas, sākotnēji tas pamatbāzi ir ierobežojumi tieši partiju finansējumos. 2010. gadā tika ievies tas, kad ir, ka partijām tika šis te valsts finansējums ieviests un izrietoši no tā, cik viņas dabūja balsus par savu partiju, par savu sarakstu iepriekšējās vēlēšanās. Ja. Tad ar laiku šis te finansējums tika ievērojami palielināts, un kā rezultātā privātā finansējuma apjoms no 2018. gada līdz 2023. gadam samazinājās 9 reizes. Savukārt izmaksātais valsts budžeta finansējums politiskajām partijām no 2018. gada līdz 2023. gadam ir pieaudzis 12 reizes. Ja. Rezultējoties tanī, ka pa 23. gadu man ir dati 23. gadā 12 politiskajām partijām kopumā no valsts budžeta tika izmaksāti 5,7 miljoni eiro. Lielākās visvairāk gandrīz 1 miljonu saņēma jaunā vienotība, pēc tam Zaļo zemnieku savienībā 800 000, apvienotais saraksts 700 000. Mans jautājums ir, vai ir labi, ka nav vairs partijām privāti atbalstītāji vai privāts personas, juridisks vai fizisks. Es domāju, ka es to uzskatītu tā, ka tas ir tā kā no viena grāvi otrā. Baidoties no tā, ka lai Latvijas neatkarību un drošību neapdraudētu kaut kādi slēpti apmaksāta viedokļu programmēšana, un sabiedrības doma, mēs esam gandrīz aizlieguši un iznīcinājuši sabiedrības ieguldīšanos pašai nacionālajā politikā. Ieguldīšanos ne tikai ar savu darbu, bet arī ar finansiālu atbalstu tam. Varbūt, nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Es domāju, ka tas ir slikti, jo tas mūs distancē no tā, ko tās partijas dara. Tas savā ziņā arī rada šo te vienaldzību par to, ko tas dara. Un tas reizē arī, protams, rada tādu neapmierinātību, kur tad galu beigās aiziet valsts finansējums, ko tās partijas tērē. Un kā izrādījās, kur viņas tērē, 23. gada dati ir 45% no vis tā valsts finansējuma aiziet vienkārši biroju darbinieku uzturēšanai, 35% vēlēšana aģitācijai un tikai 20% aiziet darbības saturiskajiem nodrošinājumam, pētījumiem, jaunu politiku izstrādēji un tam līdzīgi. Un līdz ar to arī visi ir secinājuši, gan nevalstiskais sektors, kas tur uzrauga partijas, gan arī Knāps, gan arī tādi valsts kontroli, manuprāt, arī jau bija tā sniegus tādu atzinumu, ka mērķis nav sasniegts ar šo valsts finansējumu partijām. Partijas gausi investē valsts finansējumu savu organizāciju ilgtermiņa attīstībā, biedru skaita palielināšanā, kvalitatīvu saturu un politikas izstrādē. Ko? Te jau atkal paliek tad nākošais jautājums, vai tomēr ir pareizi, šis te valsts finansējums un vai tas pareizi strādā? Manuprāt, tas tāds ļoti apjomīgs jautājums ir, tāpēc, ka, var jau saprast, kā gan no vienas puses, gan no otras puses, skaidrs, ka, ja partiju sponsorē privāti personas, jo juridiskās nedrīkst, un anonīmie nedrīkst, tad privāti. Tad kurš tad finansē, apmēram, kuram vairāk naudas, tā labā, tad pēc tam, var redzēt, ka tā arī ir, ka tie kļūst par partijas sponsoriem, un tad viņiem ir varbūt labvēlīgāk kaut kāda lēma, kaut kas tā. Tas ir slikti, tā principā ar korupciju, Kāreiz tas būtu tas knāps darbs, Bet zin, kāds ir izņēmums ar juridisko personu sponsoriem? Piemēram, juridiskā persona un uzņēmums kaut kāds drīkst, savā īpašumā izvietot reklāmu un dāvināt it kā šo iespēju reklamēties savā teritorijā, izvietot priekšvēlēšana aģitācijas materiālus. Bet atkal, tad tas ir jānoformē kā šis dāvinājums, kurš ir attiecīgi, jāpasaka viņa tirgus cena, un tad tas, protams, ir jāiekļauj partijai šajos te aģitācijas izdevumos. Jā. Un otrs variants ir arī izņēmums, par ko man bija ļoti liels pārsteigums, kā Latvijas daudzbērņģimeņu apvienības pārstāvies bija Knapa seminārā, kur Knaps tā arī pateica, ka ar partijām nesaistītām personām,
tā skaitā juridiskām, tā skaitā biedrībām, priekšvēlēšana aģitācijai viņa drīkst izmantot savus līdzekļus, viņa drīkst aģitēt par saviem biedrību biedriem, un tur šis te maksimālais limits ir 15 minimālās mēneša algas vai 11,000 eiro, kas ir ļoti daudz. Ja kādai biedrībai būtu šādi līdzekļi, kaut kādas vienas personas, tā kā reklamēšanai, kā uz vēlēšanām. Nav jau obligāti vienas, bet, jā. Nē, jā. Jā, katras. Jā. Bet, no otras puses tev pilnībā piekrītu tam, kad ja cilvēki nevar, tad principā, teiksim, finansēt un kaut kādā veidā atbalstīt, teiksim, tā ir ierobežotas tās iespējas un tās atļaujas, tad tā arī sanāk, kad ja partijas finansē tikai no valsts, piemēram, tad lielākoties, kā tu pat nolasīji, tad jau veidojās tā situācija, ka tā vārā tā arī nekad nemainīsies, tāpēc, ka tad lielās partijas kļūst stiprākas un jaunie vispār netiek, tā kā nekur. Lielas partijas ir ļoti labi, manuprāt, tāpēc, ka, tad tu izlēmi, pie kura tu esi un tā, bet arī tāpatās, mēs taču laiku sakām, jau apnikuši šitie, kas ir pie varas, bet citiem vienkārši, viņam pat nav, iespējas par sevi pat pastāstīt kaut kur, izņemot sociālos tīklus, teiksim, tā TikTok, tur, tā kā tāds gan tā, gan šitā var skatīties. Vēl vienu niansu pieminēt, kas tām lielām partijām, kurām ir šis valsts finansējums, viņām vairs nav nepieciešamības piesaistīt šo privāto ziedojumu, līdz ar to viņas nejūt vajadzību pēc atgriezeniskās saites ar savu vēlētāju. Jā. Tātad viņām nav vairs šī spriedze dabūt ziedojumu un līdz ar to atskaitīties pret šo ziedojumu, ko tad es tieši konkrēti tev kā ziedotājam esmu tavā labā tur darījis, vai šīs sabiedrības grupas labā vai tam līdzīgi. Tas arī ir veicinājis to, ka ir pazudus patiesībā tā sasaiste ar to vēlētāju. Jā, tāpēc viņi ir atrauti no realitātes, teiksim tā. Jā. Kā tev liekas vispār, kā vēlētājam, vai aģitācija ir par daudz vai par maz? Vai tā ir kvalitatīva vai nav? Vai tu no sabiedriskā mēģīja sagaidīt vairāk informāciju par tas, ko es sagaidītu, kandidātiem un partijām un tam līdzīgi? Jā, noteikti, ka kā reiz no sabiedriskā mēdīja, tāpēc, kad atgriežoties tu kā reiz sākumā sāki pa mēdījiem, to jautājumu, tad, privāts mēdījis, viņš dara, kā viņš pirmkārt grib, un iespējams, ka viņš atbalstīs to, kuru viņš grib, kura politikai viņš tur pieturās, vairāk, teiksim, kuru patīk. Bet sabiedriskajiem mēdījiem kā reiz jābūt tādam, kuru vajadzētu saglabāt to neutralitāti, teiksim, un ļaut salīdzināt. Es zinu, ka ir, teiksim, uz Saeimas vēlēšanām, Saeimas taisa to salīdzināšanas rīku kaut kādu, tāds pat debates, ir tur, kur, aicina, teiksim, dažādas pārstāvs. Bet, ka pa vienu cilvēku tur dažu mēnešu laikā enties ižet un visi, viņi vienkārši, var redzēt, ka tie ir tendenciāls, tie nāvest. Un galīgs, ka de facto tur taisa visu laiku viena, tāpat žurnālisti, jau bija vienreiz pāranalizējis, kā viņi tur administrīvās teritoriālās reformas. Viņš sagroza kaut kāds faktus, viss ir relatīvs. Tā kā, ja sabiedriskajiem mēdījiem uzskat, vajadzētu tomēr dot to salīdzinājumu, kaut kādu rekur, piemēram, viens mērs ir bijis komandējumā tad iedod lūdzu pa katras pilsētas, teiksim, paņem pilsētas virs tik un tik iedzīvotāju skaita, vai novadus, vai pa visiem, tad pasaka, cik ir, kurš bijis. Tad mēs apstīsimies, kurš bijis visādi tur liepainieki, ventspilnieki un visādi citādi. Ne, un arī nav jau teiks, ka tas, kurš nekur nav braucis, ka tas tad ir tas malats, varbūt viņš vispār neko nav darījis. Bet tas jau tālāk ir analizējis, bet būtu labi vismaz tie izaisa dati, ka viņus varētu salīdzināt ar kaut ko, nevis, teiksim, vienu močījumu, ja pārējie tur, nezinu, kaut ko, nezinu. Vai vispār tā privātā mēdīja telpa iegūst no tā, kad ir šādi ierobežojumi? Vai viņiem ir, tas, ka viņiem ir, man liekas, jau janvārī jāpasaka, kādi būs izcenojumi, kurus nedrīkst mainīt, ja pēc tam priekšvēlēšana aģitācijas reklāmas, vai tas viņiem nāk par labu,
vai tomēr tas viņiem savā ziņā sasien tās rokas, kad ja es janvārī vēl tur nebija izdomājis, cik man vajadzīgs ir atvēlēt savu mēdījā telpu priekš reklāmām, tad tas palaids garām vilcienu. Es domāju, ka privātie mēdīji pilnīgi noteikti iegūst, tīpaši finansiāli, jo, protams, kad politiskās reklāmas izmanto kā iespēju nopelnīt, un kā reizi tas ļoti pareizi. Iedot cenu, nevis tā, ka vienam lētāku šitos draudzies, otram iedot dārgāk. Nē, reku cena, grib viņiem, negrib neņem. Mana auditorija sasniegs to. Un es domāju, ka kā reizi vēlēšana gadi ir tie, kad iet varbūt bišķiņ labāk, ja es tā baigi neesmu pētījis. Biežāk vēlēšanas jārīko. Lai mēdīju nozarei būtu labāk. Šogad pašvaldības, nākamgad saima. Nē, redzi, mēs runājam par valsts finansēm, bet, ja tomēr partijai izdodās vēl to privāto piesaistīt finansējumu, tad ir noteikti arī tādi maksimālie priekšvēlēšana aģitāciju izmaksu griesti, un tie izriet no aizpagājušā gada vidējās bruto algas, kas reizināts tur ar koeficientu, un tad no konkrētā pašvaldību gadījumā novada, tātad novada vēlētāju skaita iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. Tātad, ja partija uz šīm pašvaldību vēlēšanām startē visos 42 novados un valstspilsētās, tad maksimālais priekšvēlēšanu aģitācijas apmērs, ko viena partija drīkst iztērēt, ir 870 000 eiro. Jā, nepilni. Nu, liela summa, ja vien tai partijā tiešām... Tev vispār viņa ir, jā. Ja viņa tiešām ir, jā. Tā kā principā skaidrs, ka, ja mēs tu iepriekš analizēji tur vispār mēdī tirgu, ja, un kādas tās summas tur grozās, ja viena partija šādu summu drīkstētu iztērēt, un viņai tiešām tādas naudas būtu, kā zeltu un plauktu mums mēdīju. Jā, un nē, bet redz, naudas jau tik daudz nav nevienam. Ko varētu vienkārši iedot tagad mēdījiem reklāmās. Ja tur, tāpēc jau arī, es domāju, izdot tās avīzes, ko dala. Tāpēc, ka tas ir lētāk izdot pašam savu. Tas ir lietas, kas nezinu, kurš viņas lasa, pensionāri varbūt kaut kur. Jā, es uzreiz vērtu miskas, tā vienkārši papīra tērēšana. Bet savukārt lielajos mēdījos jau par tām summām, kas ir atvēlētas šobrīd, ja, teiksim, baigi daudz neko nenopirks. Baigi jāiztērējas. Tad noslēdzot šo tēmu, mans viedoklis vismaz ir tāds, ka par tiem finansiālajiem ierobežojumiem runāju, domāju, ka ir jānosaka robežas, bet, piemēram, varētu būt atsevišķa kaut kāda robeža neuzskaitāmajām izmaksām. Piemēram, pāris 100 eiro uz katru kandidātu, kāpēc tur būtu jāuzskaita tev katru tie 50 vai 60 eiro, ko tu samaksā par savām skrējlapiņām. Ja? Man liekas, ka tas ir tāds administratīvs birokrātisks sloks, kas nevajadzīgs. Ja? Līdz pat minimālajai mēneša algai, es domāju, uz katru to kandidātu tāds varētu. Tā būtu viņa paša atbildība, ka viņš to nepārsniedz. Ja kāds var tur pierādīt, to īstenībā droši vien diezgan viegli var pierādīt, ja tu to gadījumā pārsniedz. Ja? Tad tā. Par aģitācijas metodēm un ierobežojumiem, tur gan es uzskatu, ka tie strādā pretēji vēlētāju interesēm. Es tiešām uzskatu, ka priekšvēlēšana aģitācijas likuma mērķis ir nodrošināt iespēju personai paust viedokli un iespēju sabiedrībai saņemt vispusīgu un uzticamu informāciju par deputātu kandidātiem. Un tādēļ, šis te mediju iebaidīšana vai apzināta subjektīvā redakciju izvēle, tās selektīvi izmantot informāciju, ko tās raida un ko tās publicē, tās nebūtu nestrādā uz to, lai iedzīvotājiem rastos iespēja paust brīvu gribu pie maksimāli pieejams, objektīvas, plašas informācijas. Ejam tālāk. Ejam. Iepriekšējā nedēļā podkāsts Sievietes politikas virtuvē uzņēma pie sevis ciemos divas domātājas, kā es teicu, Ines Putniec un Agnes Irbe. Es aicinu klausītājs, kas ir palaiduši garām šo sēriju un speciālu izlaidumu, noklausīties. Tie bija par bērniem,
ģimenēm kā vērtībām, par sievietes misiju, jēgu bērnos, un šajā sakarā atkal ir jauna aktualizējusies tēma par sieviešu dienēšanu obligātajā militārajā dienestā. Žaklīna, vai tev ir kāds viedoklis par šo tēmu? Es domāju, ka sievietēm ir jāiet mācīties, ir jādienē, bet ne obligāti. Tā drīzāk tā vietā ir valstī šajos apstākļos, tiešām šajos ļoti riskantajos apstākļos, kādos mēs tagad esam, un kā mēs redzam, mēs būsim vēl gadus, 10, 20, Putinam ir tikai 70, 72, mēs būsim vismaz vēl 10, 20 gadus, un ir vienkārši jāpārņem kaut kas tomēr no tās emocijas, no sapratnes, no Izraēlas, jo viņi ir tādā vietā, kur viņiem ir visu laiku ir drauds, un mums arī būs drauds, vienmēr visu laiku būs drauds. Bet drīzāk tā vietā ir jāaicina, ir jāaģitē, ir cilvēkiem jāstāsta, ko nozīmē dzimtenes aizsardzība. Mums ir visādas tur ēdiet augļus, dzeriet ūdeni, pienu, un vēl kas tik mums nav bijis, kāds tik mums nav bijušas visādas aģitācijas. Bet tagad ir jāsāk runāt par to, kas mums ir dzimtene, kas mums ir mūsu zeme un kas mums ir mūsu kaimiņš, kas būs vienmēr agresīvs, viņš vienmēr gribēs mūs iekarot. Tas ir, tā tas būs. Un tieši tāpat kā arī Ukrainā un arī Krievijā ļoti iet, redz aizstāviet, redziet, mums ir dzimtene. Valdības nāk un iet, politiķi nāk un iet, bet valsts zeme mums ir viena tikai. Un drīzāk tādām aģitācijām, drīzāk ar skaidrošanu, ar stāstīšanu, tam ir jātērē nauda, lai jaunie cilvēki saprastu, ko nozīmē. Jo jaunie cilvēki, kas nav dzimuši Padomju Savienībā, viņi to nesaprot. Tas ir tā kā mūsu progresīvie. Marksisms, viņiem liekas, tas ir baigi labi, tas jau nav nekas slikts, jo pasties uz to Maskavu, viss taču tur ir labi, nevar būt kā būs Krieviem. Tieši tāpat kā 40. gadā arī cilvēki ļoti nepārdzīvoja, jo viņi jau nezināja, ko nozīmē sarkanā sērga, viņi jau nezināja, ko nozīmē krievu nekultūra. Tagad mēs to visi zinām, kāda tā ir. Un šis ir jāiznes caur vēsturi, caur skaidrošanu mūsu jauniem cilvēkiem, un arī varbūt ne tik jauniem, arī 30, 40 gadniekiem, jo viņi tomēr nav piedzīvojuši to sarkano laiku. Un tāpēc tas ir jābūt. Un tad arī tās pašas meitenes, sievietes gribēs iet un apmācīties, jo jāsaka, ka fronte tā nav tikai, mēs jau vienreiz runājam, vai ne? Fronte tā nav tikai kara šaušanas, tā nulles līnija. Frontē ir ļoti daudz lielas loģistikas piegādes, dažādas tur apkalpošanas, viss, kas ir pirmās palīdzības, otrās palīdzības. Sievietes tur ļoti, ļoti noderētu, un dažas varbūt pat arī snaiperi, varbūt, kas ir sievietē, nemaz tik fiziski grūti to izdarīt, bet ir jāmāk to darīt. Tā kā drīzāk valsts būtu jāaicina valsts institūcijas domāt par šādām valstiskās aizsardzības lietām, nevis vienkārši tur reklamēt. Es nezinu, kas mums tagad atkal jaunais pētījums būs par 300,000. Varbūt vienu no tiem 300,000 ieguldam kaut kādā tādā akcijā. Par to es arī gribēju teikt. Tā kā valsts mums ir viena, neskatoties uz to, kad valdības mainās un mums politiķi var galīgi nepatikt, un ja mēs redzam, kā daži sarkanie politiķi raujās pie varas un cik aktīvi viņi ir, tas mums par to ir nopietni būtu jādomā. Labi, šī bija man pēdējā tēma, meitenes, paldies, kad uzklausījāt man, paldies klausītājiem, un tad tiekamies atkal nākamreiz, un tagad vārds atkal jums. Elīna, Katrīna. Vēl pat iedomāties, kā Žaklīna zina, cik viegli vai grūti ir snaiperim sievietei. Jā. Nē, kā, labi, tavs viedoklis, Katrīna? Man ir tāds divējāds viedoklis. Es neesmu pret, un es arī neesmu tur baigi par. Ja, tāpēc, kad es uzreiz, kad es mēģināju noformulēt viedokli, gatavoties ar raidījumu, sāku domāt, interesanti, kā tas tagad būtu, tagad man jāiet būt armijā, piemēram. Un tad es saprotu, kad laikam jau jāskatās, kā to vispār tehniski var izdarīt. Tie, piemēram, sieviete varbūt ir vēl pēc 30 gadi, bet viņai ir kaut kāds darbs un bērns. Kā viņai kas tagad jāizdara, jāpamata visu un jāiet tagad pēkšņi armijā, tas dīvaini. Ja. No otras puses, es apskatījos un biju pārsteigts, jo es nezināju, kā
Skandināvu valstīs mums ir obligāta armijas sievietēm, ja, ko es tiešām Dānijā būs no 1. jūlija. No 1. jūlija var būt, kā saņems tās meitenes, kuras sasnieguši 18 gadu vecumu, bet no nākamā gada 1. janvāra tad tiešām būs tas obligātais dienas. Un jau tagad, lai gan tur ir brīvprātīgs dienests, apmēram 25% Dānijā armijā dienas sievietes. Nu, tad tāpat ir Norvēģijā obligāts un Zviedrijā bija līdz 10. gadam, tad viņi atcēla un 18. gadā atjaunoja. Bet tad es tā padomāju, kad varbūt tiešām no tā mācību viedokļa zināt, kā sevi aizsargāt. Es, piemēram, pieņemu, ka Zviedrijā varbūt, viņas no sevis no tiem migrantiem aizstāv. Jāmāk kaut kā sev pastāvēt. Tādā ziņā, ka, lai tu zini kaut kādas pamatlietas, ko vispār darīt kaut kādā krīzes situācijā, tad es sapratu, ka iespējams, ka tiešām ir atkarīgs no tā laika. Cik ilgi, ja teiksim, Izrēlā sievietēm ir 2 gadi jādienē, un vīriešiem 3 obligātais. Bet, piemēram, Zviedrijā tagad, no 6 līdz 15 mēnešiem, tur Dānijā arī tur būs, tie būs no 4 līdz 12 mēnešiem. Tā kā, pusgadu tu vēl vari kaut kā izraut, no dzīves, teiksim tā, un tad kā, visādi, vēl jau visādas valstis, tur Ziemeļkoreja ir arī, kur ir obligāta armija. Redz, tie argumenti parasti, kas skan pret sieviešu dienēšanu militārajā dienestā, viņām taču ir jādzemdē, bet lielākoties mums iesaukums obligātajā militārajā dienestā, ir tā vecuma amplitūda līdz 25 gadi, bet, principā tas ir pēc vidusskolas beigšanas 19 gadnieki. Paskatieties statistiku, mums neviens gandrīz nedzemdē šajā vecumā, un, ja gadījumā dzemdē, tad skaidrs, ka nav jāiet armijā. Un šis arguments vienkārši neiztur kritiku, tad otrs arguments varētu būt tāds, ka, ja tu esi dienējis, tu automātiski esi ieskaitīts rezervistos, un tad piemēram, tu vēlāk veidot šo ģimeni, un tev ir šie bērni, un tad pēkšņi ir kaut kāds iesaukums, tur mobilizācija vai tam līdzīgi, un tevi iesauc, arī tur noteikti pret sievieti var būt lielākie šie te izņēmumi iestrādāti normatīvajos aktos nekā pret vīrieti, ja tev ir tiešām šis te mazgadīgais bērns jau piedzimis un tam līdzīgi. Tā kā, es domāju, šie argumenti īsti neiztur kritiku. Jautājums drīzāk ir par to, vai mēs kā sabiedrība šobrīd vēl varam atļauties būt pacifisti. Un būt tādi, kas nedomā par šo lietu un tā baigi domā, ka paspēs aizlaisties, vai man tas neskar ka es būšu izņēmums, ka pret mani visas lodes apstāsies vai tam līdzīgi. Droši vien, kā pareizi Žaklīna teica, tas, diemžēl, tā nav tā realitāte, katrā gadījumā ne tuvāko 10-gažu realitāte. Līdz ar to es teiktu, mums lēnām garā būtu jānoskaņojas. Vidusskolā šobrīd ir valsts aizsardzības dienas kā obligātais mācību priekšmets, un patiesībā šī ideja tika ieviesta pirms tika lemts par šo obligāto militāro dienestu, Un sanāk, ka mēs bišķiņi esam tā kā nodublējušies. Man liekas, ka tur varēja būt kaut kas viens, un tai skaitā arī, piemēram, obligātais militārais dienests varēja būt pa mēnešiem sadalīts arī vidusskolas klasēs. Varbūt ne 17 gadniekiem, bet 18 gadnieki varētu jau pēc 11. klases, tur pa 3-4 mēnešiem jau lēnām sāk krāt savu obligātā militārā dienesta to stāžu, un tad tas varbūt arī tik ļoti tās mācības neskartu, ja reiz mēs esam tik ļoti akadēmiski augstiem mērķiem noskaņoti. Es domāju, ka arī par dāmām vecumā noteikti, mēs zinām, ka tur pirms menopauzes tur saka, ka sāk zost muskuļu masu un tam līdzīgi, un ka ļoti būtu apzināti jāiet, tur jāsāk trenēties, jāceļ svari un īpaši jāaudzē muskuļu masa. Ja mēs tā sarkastiski pie šī pieejam jautājumu, tad es teiktu, ka arī tā ir tāda vecuma grupa, kuru varētu orientēt bišķiņu uz militāro dienestu un būtu 2 zaķi nošauti ar 1 šāvienu. Labi, joki pie malas, es domāju, ka pagaidām dzīvosim ar to, kas ir, un katrā gadījumā audzināsim savus bērnus patriotiski, lai mēs būtu gatavi tevi sardzē. Vai ne? Paldies, Katrīna! Paldies. Tiekamies nākamnedēļ. Ceru, ka arī Žaklīna būs ierindā. Atā!
Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.